lietā Zvērināts advokāts Erlends Baļķens. Lūdzu. Jā, godātā tiesa, paldies. 4 tiesvedību dienās esam šo jautājumu izskatījuši ļoti detalizēti. Esam uzklausījuši vairākus lietpratējus, patiesas ekspertus. Tā, piemēram, Valsts zemesdienas pārstāve ļoti detalizēti paskaidroja, kā lieliski un automātiski darbojas viņu izstrādātā matemātiska formula jaunajām universālām kadastrālām vērtībām. Savukārt Līva, tas ir Latvijas īpašu vērtētāju asociācija, bija skarbi, bet patiesi, ka jaunās universālās kadastrālas vērtības saīsinājuma UKV minēšu, ir rēķināts pretēji visiem Latvijas Republikas, Eiropas un starptautiskiem standartiem. UKV nav nekādas saistības ar tirgus cenām. Aprēķinot UKV, nav ievērots praktiski neviens princips, kā norāda Līva. Par to visi, kā norāda Līva, ir skaļi jārunā, un tas arī tika darīts. Saeima šajā lietā apgalvoja, norādīja, ka zemes īpašnieki tikai sūdzās un viss ir slikti. Ja? Nekādu uzlabojumu nav. Tā nu nav. Zemes īpašnieki atzīst, kad ir arī uzlabojumi. Tā, piemēram, 15 eiro paziņošanas izmaksas ietaksēšana ir labs risinājums. Savukārt 30 eiro atgūšanas izmaksas par katru maksājumu kavējumu ir vienkārši izcils manā skatījumā. Tas disciplinēs, jebkur būs īpašnieki, līdz pie viņiem šī informācija nonāks. Īpaši paldies es vēlos pateikt Saeimas juridiskajiem birojiem un īpaši deputātam Gunāram Kūtrim, kuri burtiski kaut daļēji, bet tomēr saglāba šo iepriekšējās satversmes tiesas spriedumu izpildi. Tieslietu ministrijai, kuri bija uzņēmusies atbildību izpildīt šo satversmes iepriekšējās satversmes tiesas spriedumu, 8 mēnešus domāja bez iesaistīšanas no ārpasaules, no malas, ka 17 eiro atgūšanas izmaksas ietaksēšana likumā izpildīs visu 23. gada satversmes tiesas spriedumu. Ja tā būtu palicis, tad šodien būtu daudz, daudz sliktāk. Problēma jautājumi šajā tiesā ir 2. Likme un mēraukli, no kuras mēs šo likumu atskaitām. Respektīvi, zemes īpašnieku atlīdzība 2,5%, tā ir problēma, un kadastrāla vērtība tā arī ir palikusi šobrīd jau par problēmu. Tādēļ ir aplūkojums ne tikai speciālais likums par zemes lietošanas maksu, bet arī likuma norma, uz kuras pamat tiek ieviest FKV un UKV. Kā arī ministra kabineta noteikumi, ar kuru UKV noteikšanā tiek ieviest tāds lielums, tāds standarts kā standarta platība. Un tagad par zemes īpašnieku atlīdzību. Gan Tieslietu ministrija sagatavojot likuma projektu anotācijā, gan Saeimas juridiskās komisijas sēdē 7. februārī 27. gadā, gan arī šajā tiesas zālē Tieslietu ministrijas pārstāvis skaidri un gaiši norādīja, ka zemes īpašnieku atlīdzība 2,5% ir ļoti laba. Par labu to ir atzinuši arī tāda organizācija kā Latvijas Banka. To nav apšaubījusi arī satversmes tiesa. Paziņo, es uzskatu, ka šāds Tieslietu ministrijas paziņojums ir faktisko apstākļu apzināta sagrozīšana. Es piedalījos 23. gada tiesas sēdē, un šeit, šajā tiesas zālē, stāvot pie kancelējas, Latvijas Bankas sniedza savas liecības. Tā bija 5. aprīlis, 23. gads. YouTube video tiek pieejams, tas ir 2. stunda, 4. minūte, 28. sekunde. Šajā tiesas sēdē tiesnese Irīna Kucina uzdeva jautājumu bankas pārstāvjiem. Sekojoši. Lietas materiālos parādās citu augstāku Latvijas līdzvērtīgu kredīta reitinga Eirozonas valstu 30 gadu obligācijas, kur parādās procentu likmes no 1,25 līdz 3. Tad šis 2,5, kāpēc nav ņemts vērā tas augstākais procents, bet tieši 2,5, kā jūs viņu reiķināt? Kā jūs viņu reiķinājāt? Kāda formula tika izmantot, lai piedāvātu šo 2,5, nevis, piemēram, 3, kas varbūt ir mazliet taisnīgāks? Tikai, lai saprastu, tāds bija tiesneses jautājums. Un Latvijas Banka atbild. Latvijas Banka nav piedāvājusi 2,5. Mēs piedāvājam šo te etalonu likumu, no kuras sāktu atskaitīt. Tas ir 1,875, kas raksturo šo te ilgākā termiņa taisnīgu atlīdzību. Tālāk jau tad ir, acīm redzot, Tieslietu ministrija rēķinājums. Tehniski lūdzu, pauze neliela mums. Viss kārtībā? Novērsām. Turpināsim, paldies. Šajā pašā tiesas sēdē 5. aprīlī 23. gadā Latvijas Banka norādīja, ka obligācija likums, tāpat kā arī valsts kase, savas krāju obligācijas rēķina pēc viņa prāta,
pēc vienas un tās pašas metodas. Tas ir Nelsona Zīgeļa modelis. Šis Nelsona Zīgeļa modelis ir tāds, procentu likme ir vienāda reālā likme, tas ir 1,875, plus riska prēmija. Es atvainojos, mums tehniska raksturā pauzītajā. Kolēģi, tā, es ceru, ka visi kārtībā un varam turpināt tiesas sēdi. Ja? Lūdzu, Baļķenkungs, turpināsim, jums vārds. Jā. Šajā pašā tiesas sēdē 23. gada 5. aprīlī Latvijas Banka teica, ka ir jāizmanto Nelsona Zīgeļa modelis, kas tiek izmantots vērtspapīri, ko iespējams piemēro valsts kasa, to viņš nevarēja pateikt. Šīs modelis ir sekojuši. Procentu likme ir vienāda ar reālā likme, tas ir 1,875, plus riska prēmija, plus inflācijas gaidas. Bet Latvijas Banka arī norādīja, ka papildus vēl būtu iespējams jāietaksē tas, kas ir zemes īpašniekiem specifisks. Un zemes īpašniekiem ir specifisks izmaksas. Tātad visam tam iepriekšējiem būtu papildus vēl jāietaksē nekustamā īpašuma nodokļa kompensācija, ienākuma nodoklis, par ko vērtspapīriem nevajag maksāt, krāju obligācijām nevajag maksāt ienākuma nodokli. Un arī sociālais nodoklis būtu papildus ietaksējams. Šajā lietā mēs redzam Latvijas Bankas aktuālo versiju par šo likumu, kādā jābūt. Un mēs redzam, ka bankas uzskata, ka zemes īpašniekam ir jābūt produktivitāte 2,5, plus jāietaksē vēl 2% inflācijas vidējā eirozonas inflācija ilgtermiņā. Taču mums vēl ir tā specifiskā izmaksa nekustamā īpašuma nodoklis. Ja mēs pieliekam klāt to, jau ir sešinieks. Bet ja mēs pieliekam klāt vēl ienākumu nodokli un sociālo nodokļu kompensāciju, kas taisnīgi būtu jāietaksē, tad jau veidotos tuvu 8. Tad nākošais. Tieslietu ministrija norādīja, ka inflācija jau ir ietaksēta vērtībās, kadastrālās vērtībās. Tas nozīmē, ka visām manām klientu bāzes vērtībām no 12. gada būtu jāpaaugstinās par 54%, bet tā nav. Galīgi nav. Ja arī dažām bāzes vērtību ceļas, tomēr pilnībā tā tiek nodzēsta ar valsts zemes dienas aprēķinā piemēroto 20% atlaidi bāzes vērtībā, respektīvi samazinājumu. Kā norādīja Līva, tad šī izdevuma komponenti ir obligāti jāņem vērā, kas pie šādām administratīvām vērtībām netiek ievērots. Tātad inflācijas nodoklis ir ietaksējums papildus. Ar brīvu roku Tieslietu ministrija ir apgalvojusi šeit zālē, ka ienākumu nodokli un sociālo nodokli zemes īpašniekiem brīvi izvēlēties, ko maksāt, kā maksāt. Taču mums nav izvēlēties maksāt vai nemaksāt. Mums ir jāmaksā. Tāpēc zemes īpašniekiem izvēles tiesības nav. Izvēles tiesības uz to nav. Ja mēs skatāmies šodien, kādas ir šobrīd, piemēram, krāju obligācijas ienesīgums 10 gadiem, tad tie ir 3,6% neto. Pretstatā mūsu 2,5 brutto. Starpība ir 1,1%. Ja mēs par to samaksājam nodokli, tad tur jau vispār ir mazāk. Tad starpības starp 25,5 šobrīd ienākumu likumu vai no tīrās peļņas vai no 10% ienākumu likumu no apgrozījuma, tur jau nav nekāds nozīmes. Vai, piemēram, 10 apgrozījumu, tu maksā lielāku nodokli vai no 2,25 no peļņas, tad būtībā atšķirība nav. Garš tik plats. Kā lietā norādīja Līva un Jānis Viesturs, tad taisnīga likuma, ko zemes īpašniekiem jāsaņem par zemes lietošanu, ir 5 līdz 6% ietvaros turklāt neto. Nevis tā kā tagad 2,5 brutto. Maniem klientiem šis neto dažiem ir tikai 0,5. Respektīvi, ar atmaksāšanās termiņu šī likme jābūt uz 20 gadiem. Nevis kā maniem klientiem šobrīd 200 gadu laikā atmaksāsies nekustamā īpašums. Satversmes tiesa jau vērtējusi tādas likmes kā 3, 4, 5. Visas tās tika atzītas par satversmei neatbilstošām. Vienīgā likme, kas satversmes tiesā netika apstrīdēta, par ko sabiedrībā bija iestājies miers, bija likme 6% neto. Jo nekustamā īpašuma nodokli bija papildus jākompensē. Tas darbojas 4 gadus un 2 mēnešus, no 1. novembra 2009. gada līdz 2014. gada beigām. Turklāt šobrīd vidējā Latvijas iedzīvotāju bagātība no 10. gada līdz 27. gadam ir augusi 2,08 reizes. Tad panest šo nastu var daudz vieglāk nekā toreiz. Šeit ir būtiski arī norādīt, ka Līva teikto, ka obligāti, kā es teicu, ir jāieceno izmaksas, nevis vērtību izmaiņas, kā šobrīd dara valsts zemes dienests. Kā norādīja eksperti, tad pie šīs zemes īpašnieka atlīdzības 6% neto šiem zemes īpašniekiem bija aktīvs tirgus. Investori redzēja ieguldījumu atgūšanas potenciālu ar zināmu peļņu.
Šeit šo likumi jāskat kontekstā ar zemes izpirkšanu. Tieslietu ministrija norādīja, ka šodien ir uzsākti 700 zemes piespiedu dalītā īpašuma izbēgšanas procesi, kas ir 5%, kas arī tā bija plānots. Kopš šāds ēks varot būt 3677. Savukārt Valsts zemes dienas norādīja, lai gan viņi norāda, ka precīzi dati nav, šāds ēks varētu būt 67 000. Nevis kā norāda Tieslietu ministrija 3677. Valsts zemes dienas norādīja, ka no uzsāktiem 700 ir pabeigti tikai 60. To es arī saprotu, jo visu faktiski finansē valsts līdz tam brīdim, kamēr tev jāsamaksā atsevinājuma cena un jāmaksā kredīti procenti. Tad uzreiz viss apsīkstās. Tas nozīmē, ka zemes atsevinājšana pie šādiem aprēķiniem, pie šādiem tempiem, pēc Tieslietu ministrijas datiem, noslēgsies pēc aptuveni 62 gadiem. Bet pēc Valsts zemes dienas gadiem paies gadsimts, 1116 gadi. Kā norādīja Līva un Jānis Viesturs, šā brīža situācija neveicina izstāšanos no dalītā īpašuma attiecībām. Zemes izpirkšana motivācija ir iracionāla, nevis finansiāla, un to mēs varam piekrist. Ekonomika ir aksiomu. Ja pircējs pērk lietu par 100 vienībām, tad tas nozīmē, ka viņš šo lietu vērtē augstāk nekā 100 vienības. Bet ja nepērk, tad tas nozīmē, ka viņam ir svarīgi šo naudu iztērēt citām lietām. Līdz ar to valstī ir jārada stimuls kopībām naudu tērēt par zemes izpirkšanu, kas ir izdarāms ar atbilstošu tirgus likmi, kāda vairāk kā 4 gadus bija 6% neto. Un tagad par fiskālām un universālām kadastrālām vērtībām. Likums nosaka, ka fiskālā kadastrāla vērtība tiek aprēķināts nekustamā īpašuma nodoklis, un UKV ir tās atskaites punkts, no kā mēs rēķinām zemes lietošanas maksu. Saeimas pārstāvs atklāti norādīja, ka ja būtu Saeima zinājusi, ka UKV būs mazāk nekā FKV, tad par šo normu šāda redakcijā nebūtu balsots. Arī ministrs kabinets ir netieši atzinis kļūdu, ko steigšu mēģinājuši labot ar Saeimas juridiskās komisijas iesniegtiem likuma grozījumiem, ko Saeima slēgtajā sēdē noraidīja. Starp abiem šiem atbildētājiem lietā parādījās interesants strīds par to, vai Saeima tika pienācīgi informēta par to apstākļu, ka daudziem zemes īpašnieku UKV samazinās. Šeit es pievienojos Saeimas pārstāvim, Saeimas viedoklim, ka ministrs kabinets šo problēmu jautājumu ir pieminējis tikai garām ejot. Ministrs kabinets neizskaidroja sekas, ko var radīt un radīs UKV samazinājums. Saeimas deputātu starpā valdīja vienprātība, ka zemes īpašnieks saņems vairāk, jo UKV palielināsies. To apliecina 8. maija 27. gada Saeimas juridiskās komisijas protokola ieraksti. Un proti, pat visdziļāk šajā jautājumā iedziļinājies deputāts Gunārs Kūters, pauž viedokli, ka tā kā zemes īpašnieka atlīdzība tiks rēķināta pēc jaunās kadastrālās vērtības, tad līdz ar to zemes īpašniekam jau būs nodrošināts atlīdzības pieaugums. Respektīvi, zemes lietošanas maksa pieaugs. Tā domāja deputāti. Standartplatība. Jaunais problēma jautājums, kas parādījās šajās attiecībās. Saskaņā ar šo ministra kabineta anotāciju standartplatība tiek ieviešanas mērķis ir lieliem nestandarta zemes gabaliem, kā apbūve neievērot zaļās zonas. Standartplatības mērķis ir samazināt kadastrālās vērtības. Tas ir ierakstīts anotācijā, un to pareizi ievēroja tiesa. Standartplatības tiks aprēķināts, ja zeme ir lielāka nekā tā nepieciešama pēc noteiktas teritorijas plānojuma. Tas ir ierakstīts anotācijā. Visu iepriekš minēto publiski 25. oktobra 27. gada raidījumā Delfi TV nepārprotami apstiprināja Valsts zemes dienas ģenerāldirektora Vita Narnicka. Šajā raidījumā piedalījās arī Tieslietu ministrijas pārstāvis Smiltēns kundze, kas Satversmes tiesā jau pauda pavisam citu versiju un proti. Pirmkārt, standartplatības noteikšana ir mehānisms, kas nepieciešama, lai atbilstoši objektīvai tirgus tendencei novērtētu liela zemes gabala vērtības pieauguma sabremzēšanos. Samazināšanu sabremzēšanos pavisam cita jēga. Otrkārt, par standartplatību jau var būt arī trotuāri, stāvvietas, bērnu rotaļlaukumi. Mēs redzējām, ka zaļās zonas ir standartplatības, bet netrāpīja, un tagad jau cits kaut kas parādījās. Ministrs kabinets tiesas sēdē skaļi paziņoja, ka standartplatības vērtība nav nulle, kā norāda zemes īpašnieki, bet Rīgā tie ir veseli €30 kvadrātmetrā. Viszemāk esot Ilūkstē 20 centi kvadrātmetrā. Kā Valsts zemes dienas ir nonācis pie standartplatības vērtības 1,3,
Mēs joprojām nezinām. To nezina ne eksperti, ne zemes īpašnieki. Tās vērtības iznākums nav izsakojams. Kā šo standartplatības vērtības iznākumu ietekmē nestandarta zemes lielums, arī mums nav zināms. Taču šī standartplatības vērtība 1,3 eiro kvadrātmetrā pēc būtības ir tas pats, kas 0. Tā ir matemātiska ilūzija. Izņemot no valsts zemesdienas automātiskā aprēķina bāzes vērtības samazinājumu atlaidi 20%. Standartplatība uzreiz iegūst 0 vērtību. Otrkārt, fizikas aprēķinos tiek pieņemts, ja kāda lieluma ietekme ir daudz mazāk par citu lielumu ietekmi, tad to aprēķināt drīkst neņemt vērā. Respektīvi, ja zemes vērtība bāze, kā manam klientam, ir 75 eiro kvadrātmetrā, bet tā tiek samazināta uz 1,3, ja 58 reizes, tad būtībā tā ir faktiski 0, jo viņš tā jūtās. Respektīvi, zemes īpašnieka atlīdzība par vienu standartplatības. Kā tad iznāk tā zemes īpašnieka atlīdzība par to vienu standartplatību? Ja mēs pareizinām šo 1,3 eiro ar atlīdzību 2,5% brutto, tad sanāk, ka katrs zemes īpašnieks Rīgā par šo vienu standartplatības kvadrātmetru saņem 3 centus gadā. Šāda atlīdzība aizvainoja jebkuru zemes īpašnieku pašcīņu. Tas ir tikai tādā situācijā, un tas ir tikai tādā situācijā, ja UKV ir lielāks vai vienāds ar FKV. Mazs piemērs. Rīgā stāvvietas jābūvē 25 kvadrātmetru platībā. Ja mēs pareizinām, un ja mums šobrīd ir stāvvietā ir kā standartplatība, tad šīs autostāvvietas katastrāla vērtība UKV ir 32,5 eiro. Tas nozīmē, ka nomas gadā par šo stāvvietu, ko kopīgi maksā zemes īpašniekiem, ir 81 cents, jeb 7 centi mēnesī. Savukārt tirgus cena Rīgā par šo stāvvietu ir 30 eiro mēnesī. Tas nozīmē, ka starpība starp šo te peļņu, kas būs kopībai 29,93 eiro, ir 429 reizes. Un to nevar nosaukt par taisnīgu. Standartplatības koeficienti. Ne pēc noteikuma anotācijas, ne pēc ministra kabineta un saimnes liecībām. Mēs tā arī nesapratām, no kuras teritorijas, no kuras pilsētas ir cēlušies šies apbūves intensitātes koeficienti, ietekmes koeficienti. To pat nezināja nekustamā īpašuma jomas eksperti. Visprecīzāk mums atbildes sniedz valsts zemesdienas pārstāve, kuru norādīja, ka šie koeficienti ir vidēji valstī. Taču, kur pilsēta apbūves noteikumi ņemt vērā koeficientu aprēķinā, atbildes mums joprojām nav. Taču šeit ir būtiski norādīt, ka ministrs kabinets ir pats izvirzījis mērķi standartplatības noteikti nevis vidēji valstī, bet gan pēc tāda, kāds ir konkrētajā teritorijā, atbilstoši konkrētās teritorijas plānojuma noteikumiem. Tā Rīgā ir pilnīgi cita teritorijas plānojuma prasības un citas vajadzības nekā, piemēram, Preļļos. Preļļu iedzīvotāji ievērojami nabadzīgāki. Tie rada mazāk apkārtējās vidas piesārņojumu. Rīgā iedzīvotāji var nopirkt daudz vairāk automašīnas nekā Preļļos. Līdz ar to prasības pret, piemēram, autostāvvietām un attiecīgi zemes vienības ir lielāks nekā Preļļos. To, ka būtu jāņem vērā konkrēts teritorijas plānojums, ko valsts zemesdienas neņem vērā, norādīja arī Līva. Mēs redzējām, ka valsts zemesdienas standartplatības aprēķinā piedalās tikai pati ēkas kopējā platība un stāvskaits. No aprēķina ir pilnībā izslēgt cilvēks un cilvēku vajadzības. Tiesas sēdēs, kurās es esmu piedalījies, kurās mēs vērtējam šo te nomas priekšmetu, nekustamā īpašuma parametrs ir palīga avots. Pirmām kārtām mēs skatāmies uz cilvēku vajadzībām. Tā, piemēram, ja kopībai nav pieejams trotuārs, viņam uzreiz ir jākāp uz sveša zemes esošā, tad tā ir liela problēma. Tā ir liela problēma arī operatīviem transporta līdzekļiem, lai, piemēram, ātrās palīdzības mašīnas varētu piebraukt pie konkrēta trepu telpas un palīdzēt šim kopības biedram. Tas pats arī par autostāvvietām. Tiek vērtēts būves sastāvs un konkrēti dzīvokļu skaits. Un nepieciešamās stāvvietas atbilstoši Rīgas plānojumam. Ja zeme nepietiek, tiek piesaistīts vairāk zemes, un tas vai kopība izbūvē stāvvietu vai neizbūvē, tā jau vairs no zemes īpašnieka atbildība, jo zemes īpašnieks šo zemi ir nodevis, un kopības uzdevums ir apsaimniekot vai ne. Jautājums, ko pacēla Jānis Viesturs par zaļo teritoriju. Kā pievienoto vērtību, kas Eiropas Savienībā nevis samazina, bet paceļ vērtību, arī tiek vērtēts FNZ platības strīdos. Ir bijušas situācijas ka kopības biedrs saka, ka man tas ābeļu dārs un bumbieru koku dārs nav vajadzīgs. Uz ko mēs iebilstam, ka ko mums darīt? Zāģējam nost. Tad arī ceļās pretēji iebildumi, ka nē, mēs jaunībā viņus iesējām, augus vācam katru gadu, joprojām gribam vākt. Tad tas jautājums paceļās, vai mēs vāksim vai zāģēsim. Un tad mēs šo jautājumu skatāmies no cilvēciskā aspekta.
Turklāt parādās vēl viena situācija, turklāt parādās arī situācijas, ka kopības biedri jaunībā, 60. gados iesētie koki, ir palikuši tik lieli, ka tos jau ir aizliegti nozāģēt. Viņi palikuši par diškokiem un aizsargājumiem. Un tad, ko mums darīt ar šo diškoku? Mēs šo zemes gabalu nevaram atdalīt, nevaram neko uzbūvēt. Tad visdrīzāk šis diškoks ir pievienams tam, kas to sastādīja. Tādas situācijas mēs arī vērtējam. Vēl viens, kas man nepacēlās jautājums, kas tiek vērtēts funkcionāli nepieciešama zemes gabalu, ko nevērtē Valsts dienas, ir inženierkomunikācijas. Ir būtiski skatīties arī, kas atrodas zem zemes. Ja tev atrodas kanalizācijas vecs, siltumpiegādes vecs, un tev jāveic kaut kāds būtu remonts, tu nevari šo zemes gabalu atdalīt un būvēt kaut ko jaunu. Tad līdz ar to arī šīs inženierkomunikācijas, kas ir zem zemes, ir vērtējams funkcionāli nepieciešama zemes gabalu noteikšanā. Satversmes tiesā mēs esam iesnieguši Rīgas pilsētas pārskatītos funkcionāli nepieciešama zemes gabalu plāns. Pēc šiem plāniem mēs redzam, ka Rīgas pilsētā būvs kopējā platība nav aprēķina parametrs. Galvenais parametrs ir būvs sastāvs, ja dzīvokļu skaits - cilvēks. Turklāt Rīgā veselīgi funkcionāli nepieciešamā zemes gabalu parametri ir 2 - apbūves intensitāte un brīvā teritorija. Abām jābūt ir normas robežās. Valsts zemes ir tikai viena - apbūves intensitāte. Tātad mēs redzam pēc Valsts zemes dienas noteiktiem koeficientiem, ka Rīgā faktiski saskan visiem stāviem apbūves intensitāte, izņemot 4, 5, 6. Visām 4, 5, 6 stāvu mājām Rīgā šie parametri neatbilstīs, respektīvi, Valsts zemes dienas parametri neatbilstīs Rīgas pilsētē. Taču būtiskais norādīja ir brīvās teritorijas parametrs, kas arī Rīgas pilsētā tiek vērtēts. Praktiski nevienai manam klientu kopībai šis parametrs ir neatbilstošs Rīgas teritorijas plānojumam. Brīvā teritorija pēc Valsts zemes dienas aprēķiniem ir par maz un pat ievērojami par maz. Tas nozīmē, ka pēc Valsts zemes dienas aprēķiniem praktiski neviens teritoriāli nepieciešama platība zemes gabals neatbilst Rīgas plānojumam. Ir pilnīgi nepietiekoši paziņot, ka nosakot teritoriāli nepieciešamu platību pēc koeficienta, nevērtējot Rīgas teritorijas plānojumu prasības, tādu zemes gabalu mēs varam uzskatīt par atbilstošu un veselīgu. Nevar būt situācijas, ka tev ir labs holesterīna līmenis, bet cukuru līmenis ir vairāk kā 2 reizes virs normas. Tu neesi vesels, tu esi cukurdiabētiķis, un par veselu tev nosaukt nevar. Tas pats ir arī par zemes gabaliem. Ir savu parametru Rīgā, kas ir jāievēro. Ministrs kabinets un Valsts zemes dienas norādīja, ka tirgu ir novērots, ka dzīvokļu vērtība nemainās, ir tev liels zemes gabals vai mazs tev zemes gabals. Līdz ar to secināts, ka lielajiem zemes gabaliem jāsamazina vērtība. Tāds arī bija mērķis, tas arī netika slēpts. Taču pasakot šo, ministrs kabinets un Valsts zemes tā arī nav spējuši izskaidrot, kā viņi ir nonākuši pie šādiem secinājumiem. Kā nekāda aprēķina, nekāda atstatistikas data mums nebija pieejama. Vai tā ir taisnība vai nē, mums tas nav zināms. Kā pareizi norādīja Līva, tad liela zemes gabala nevienmēr ir lētāka, bieži pat otrādi. Investoram ar to ir daudz ko var izdarīt, un tie pat ir dārgāk. Mazs piemērs. 2-3 stāvu ēkas teikā pienāca dzīvokļu skaits 20. Vienai ēkai ir funkcionāli nepieciešams 2000, vienai hektārs. 2000 sakrīt ar šo teritoriāli nepieciešamo platību, un 8000 savu otrai kopībai, kas ir lieki. Tā ir standarta platība. Šī tā kopība, kurai ir šis standarta platība jau vairāk 8000 lieka, kā sakot, par kuru maksā 3 cents par kvadrātmetru, ir gudri un apķērīgi kopības biedri. 1000 viņi aizņem pat ēku, 2000 viņi novirza bērnu rotoju laukumiem, bet 5000 viņi ierīko 150 autostāvvietas, 50 patur sev un 100 iznomā citiem. Iekasē mēnesī 3000 eiro. Visu peļņu sadala par kopības biedriem, katram par 120, 30 samaksā nodokļiem. Līdz ar to man rodas jautājums, kurš dzīvoklis ir pievilcīgāks? Kur dzīvokļa cena ceļās vairāk? Tas, kurā tu var nopelnīt, tas, kur tev ir likt mašīna, ja tas, kur tev nav kur likt mašīnu, tu nopelnīt nevar. Ministrs kabinets norādīja, ka atverot ministrs kabineta noteikums diskusijas neviena puse necēla iebildums par standarta platību. Jānorāda, ka nevar piedalīties diskusijā, ja nav publiski pieejama aprēķina. Tikai šajā tiesvedībā Satversmes tiesā kaut ne cik kļuva zināms no kāda ceļas koeficienta. Mēs noskaidrojam, ka no visurienes. Taču kā celsies standarta platības cena Rīgā 1,3, man joprojām nav zināms. Ir būtiski norādīt, ka šī metodikas izstrādē darba grupās nav piedalījies neviens zemes īpašnieks. Neviens zemes īpašnieks nevarēja celt iebildumus. Viss tas rezultējās ar to, ka UKV nav objektīva vērtība dalīto īpašumu tiesiskajās attiecībās. Tiesvedības laikā ministrs kabinets nāca ar šokējošu paziņojumu, ka tikai 20-30% ēka ir noteikts FNZ,
Tādēļ šie vēsturiskie FNZ plāni nav izmantojami, jo 70–80% ēku to vienkārši nav. Tas it kā saistīts ar to, ka zemes grāmatā sākumā tika ierakstīta ēka, un tikai pēc tam tika ierakstīta zeme. Tāpat tika paziņots, ka no 50 pieteicēju zemes gabaliem tikai 11 ir FNZ plāni. Uz šo Saeimas pārstāvs izteica izbrīni, ka tas var būt. Kā tas var būt? Ja reiz privatizācijas laikā valsts zemes dienas bija cieša sadarbība ar zemes komisijām. Saeimas pārstāvim izbrīni ir pilnīgi pamatot, jo tādas situācijas pastāvēt nevar. Nevar nodot privatizāciju ēka, ja ēkai nav noteikts FNZ. To aizliedz likums par valsts un pašvaldību dzīvojamiem privatizāciju 1. pants, 16. un 20. punkts. Un tas jau ir spēkā no 96. gada. Katrai ēkai, kas nodot privatizāciju, ir noteikts konkrēts identificējums zemes gabals ar atbilstošu zemes robežu plānu, ar visām nepieciešamām zemes robežu plānu norādītām koordinātēm. Šie FNZ plāni glabājas divās vietās. Viens ir valsts zemes dienas, un otrs ir zemes grāmata. Zemes grāmatā tas tiek iesniegts vienlaicīgi ar ēkas pirmreizēju nostiprinājumu lūgumu. Ir situācijas, kad pat tiesa sākumā ieraksta ēku un pēc tam tikai zemi. Bet arī šādas situācijas es esmu redzējis un ir atrisināts. Zemes grāmatas nodalījumā, kur ir ēka, tur ir norādīts ēkas sastāvs, zemes gabals tādā un tādā platībā, tāda un tāda grupa, tāds un tāda grunts, un pie zemes īpašnieka sadaļas norādīts zemes īpašnieks nav zināms. Tā risina zemes grāmata. Saeimas pārstāvs norādīja, ka šīs dalītā īpašuma attiecībās ir brīvprātīgs tikai no zemes īpašnieku puses, jo zemes īpašnieki varēja saņemt citu līdzvērtīgu zemi vai saņemt kompensāciju, kā arī var saņemt nomu. Nekas tāds nav bijis un nav dzīvokļu īpašniekiem. Gandrīz vai radās tāda sajūta, ka ir bijuši nepanesami spaidi, kas iznīcina dzīvokļu privatizācijas darījumu spēku. Jānorāda, ka visi šie dzīvokļu lietotāji saņēma privatizācijas piedāvājumu paziņojumus, kuros skaidri un gaiši tika norādīts, kas tiek piedāvāts privatizācijā un kas netiek. Ja zeme netika piedāvāta, tad tika norādīts, ka tad būs jāuzslēdz nomas līgums un būs jāmaksā nomas maksa. Klusējot dzīvokli privatizēt nevarēja, jo arī rakstveida atbildes nesniegšana tika uzskatīta par atteikumu privatizēt. Tā to noteica likums. Ja dzīvokļu īpašnieks nevēlējās stāties šādās dalītā īpašuma attiecībās, tad viņš arī droši izmantot savas tiesības un cedēt savas dzīvokļu privatizācijas tiesības, iegūstot kompensāciju. Bet, ja kompensācija dzīvokļu īpašnieks neinteresē, tad varēja samainīt savu dzīvokli ar tādu, kur dzīvoklis tika nodots privatizācijā zemi. Arī izīrēt dzīvokli var jebkurā brīdī vai vienkārši baudīt dzīvokļu lietošanas augļus, kas zemes īpašniekam ir liekts. Viss bija iespējams un iespējams arī šobrīd. Sociālā nasta. Būtisks jautājums, kas pacēlās šajā tiesvedībā. Uz satversmes tiesas jautājumu Tieslietu ministrija nekautrējoties norādīja, citēju. Mēs neuzskatām, ka zemes īpašnieks par īpaši aizsargājumiem, bet tiesības uz mājokli ir īpaši aizsargājuma tiesība, kādēļ likumdevējiem ir lielāka izvēles brīvība. Nav pieļaujama situācija, ka būs īpašnieks nevar norēķināts par zemes izmantošanu. Tāpēc izvēle krita uz būs īpašnieku. Arī dzīvokļu īpašnieki izveidotās biedrības ar skaļiem un izaicinājušiem nosaukumiem norāda, ka dzīvokļu īpašnieks īpašo smago nastu un neaizsargāto situāciju. Tāpēc es uzaicinu tiesu un visus apkārtējos paskatīties objektīvi uz šīm dzīvokļu īpašnieku ciešanām, protams, pēdiņās. Ciešana numur 1. 8 reizes dalītā īpašuma attiecības ir skatītas satversmes tiesā. Visas reizes sūdzības iesniedz zemes īpašnieki savu interešu pārstāvībā augojot labus advokātus. Šo taisnības pārbaudas finansiālu nastu nesuši tikai zemes īpašnieki, kuriem izdevumi nav tikuši kompensēti. Numur 2. 4 reizes satversmes tiesa skatījusi jautājumu par atlīdzības apmēru. Visas reizes tiesa atzina, ka zemes īpašnieka atlīdzība ir maksāta par mazu. Taču satversmes tiesas sprieduma specifiski šajā jautājumā bija tāda, ka tiesība aizskārums izbeidzās nevis satversmes tiesas pasludināšanas dienā, bet kaut kad nākotnē. Kopumā līdz satversmes tiesas spriedumam izpildēja tas aizņem kopumā 6 gadus. Tas nozīmē, ka 6 gadus dzīvokļu īpašnieki zemes īpašniekiem maksāja mazāk, tātad viņi ietaupīja. Numur 3. No 2009. gada 1. novembra dzīvokļu īpašnieki maksāja zemes īpašniekam atlīdzību 6% neto. 25. gadā dzīvokļu īpašnieki zemes īpašniekam maksā 2,5% brutto. Dažiem maniem klientiem atlīdzību veido tikai 0,5% neto. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašnieki maniem klientiem maksā 12 reizes mazāk, nekā to darīja 2009. gadā.
Turklāt par šo laiku, es teicu, dzīvokļu īpašnieki, tu palikšu turīgāk 2,08 reizes. Ciešanas numur 4. No janvāra 2012. gada līdz pat šī gada oktobrim 2025. gadam inflācijā Latvijai uzkrājusies 54,6% apmērā. Tas nozīmē, ka neesot kompensācijas mehānismu, katra dzīvokļa īpašnieka maksiņā veidos 55 centu ietaupījums pret to eiro, kas bija jāmaksā 12. gadā. Zemes īpašnieks šobrīd saņem 45 centus 12. gada 1 eiro vietā, naudas vienības vietā. Taču tā kā 25. gadā bāzes vērtība tika samazināta par 20%, tad dzīvokļu īpašnieku ietaupījums ir vēl lielāks, ir palicis vēl lielāks. Tā, piemēram, manam klientam Rasmus Mārs Jāvalds, viņš saņem 23 centus par 12. gadu. Dzīvokļu īpašnieku viņam zemes gabaliem ietaupījums 77 centus. Un visbeidzot pats pēdējais ietaupījums. Tā saucamais ietaupījums. No dalītā īpašuma pastāvēšanas pirmsākumiem dzīvokļu īpašnieki maksāja par katru nodoto zemesgabalu kvadrātmetru atbilstoši bāzes vērtībai. Taču no šā gada 1. janvārī parādīsies zemesgabalu daļas, kas ir nosauktas kā sandarplatības, par ko kopība gadā maksā 3 centus kvadrātmetrā. Tas nozīmē, ka no 1. janvāra 25. gada kopība un kopības biedri uz likuma un noteikumu pamata ir negaidīti, to pat neprasot, saņēmuši dāvinājumā lielas zemesgabalu daļas. Un tagad visbeidzot par Satversmes tiesas spriedumu izpildu kvalitāti. Šajā tiesasēdē pat netika slēpts, ka par spēkā neesošu vecās kadastrālas vērtības vēl darbojas 6 mēneši. Tātad Satversmes tiesas spriedums jau netika izpildīts par 6 mēnešiem šajā te daļā par kadastrālu vērtībām. Tas pats arī bija par tiesvedību brīdinājumu kārtībā. Tiesvedību brīdinājumu kārtībā tika iestrādāta tikai 4. jūlijā 2027. gadā, tātad kavējums bija 3 dienas. Turklāt, kā es redzu no šiem te paskaidrojumiem, kas bija sniegt un kas ir materiāliem, tad tikai 1. aprīlī šajā gadā ir būtisks uzlabojums noticis ar to brīdinājumu kārtību. Un ja tiks iestrādāt šī jaunā versija, kas ir, ko viņi tur mēģinājuši, kad tiks automātiski ielasīts šis te deklarētās dzīvesvietas, tad tas tiks izpildīts no 1. janvāra. Nu, tātad pusotru gadu nokavējums. Visbeidzot, vērš Satversmes tiesas uzmanības to apstākļu, ka viskvalitatīvāk ir ticis izpildīts tas Satversmes tiesas spriedums, kur izpildīt tik dots vismazākais termiņš. Un proti 15. aprīlī 2009. gadā Satversmes tiesas spriedums ar izpildes termiņu bija 6 mēneši un 16 dienas. Saeima pieņēma likumu par 6% plus kompensāciju, un tas darbojas 4 gadus un 2 mēnešus. Tāpēc godātā tiesa, jo ilgāks termiņš, jo nekvalitīvāks Saeima taisa nekvalitīvāks projekts. Paldies un dod vārdu Šlītskulim.